apjomā. Jau otro gadu turpinās projekts Sporto visa klase, kad 3. un 4. klašu skolēniem sporta nodarbības notiek 5 reizes nedēļā. Pagājušajā gadā sportiskākās klases titulu izcīnīja Rīgas Hanzas vidusskolas, toreiz vēl 3. klase. Un kā tad viņiem veids šogad, devās noskaidrot mūsu kolēģis Edgars Barbaks. Ar Rīgas Hanzas vidusskolas klasi, kas piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase, LNT iepazinās pirms pusotra gada, kad toreiz vēl trešklasnieki sāka tikai apjaust, ko tas nozīmē 5 sporta nodarbības nedēļā. Pirmajā gadā rīdzinieki kļuva par uzvarētājiem arī gada noslēguma sacensībās, kur tika ņemtas vērā gan atzīmes, gan sportiskie sasniegumi. Prieka asaras, tas ir vienkārši satriecoši. Vasarā sports nebeidzās, jo uzvarētāju balva bija vasaras nometne. Savukārt jaunajā mācību gadā jau viena no 6 Sporto visa klase 4. klasēm atkal sporto katru dienu. Mēs, man šķiet, esam kļuvuši mērķtiecīgāki un cenšamies darīt vairāk nekā pagājušajā gadā. Noteikti ir jāsporto, bet, ja ir par daudz, tad vajadzīgi ir atpūta. Jā. Es tā domāju. Skatoties kā kuram, cik viņš noliek to enerģiju uz sportu. Ne tikai labāka fiziskā sagatavotība, bet arī kolektīva saliedētība un personība izaugsme bija lietas, kuras pēc pusotra gada vēlas izcelt sporta skolotāja Linda Grandberga. Sporto visa klase ir ne tikai papildus sporta stundas, bet arī jaunas draudzības un labie darbi. Kas nav pieraduši pie slodzes, tad viņiem arī ir grūtāk, bet ja runā par olimpisko klasi, kas tagad ir otro gadu, tad man ir ārkārtīgi liels prieks par viņu izaugsmi, jo mēs pat arī atgriezāmies no tautas bumbas turnīra, kur arī mēs no apakšgrupas pa ilgu laiku tikām ārā. Daudz dažādi citi pasākumi ir tuvinājuši ne tikai attieksmi klasē pret klases biedriem un pret citiem skolēniem. Pasākums, kurā mēs norganizējāmies kopā ar Liepājas skolu draudzības sacensībām. Novembrī bijām un draudzību uzvarējušai sacensībās. Nākamnedēļ ir projektu nedēļa, kur mēs piedalāmies labdarības akcijā un dodamies uz bērnu namu. Arī tas bērnos audzina to atbildību, ka sabiedrībā ir bērni, varbūt arī kuriem nav dots tādas iespējas sportot. Šobrīd Sporto visa klase projektā piedalās 49 klases, jeb aptuveni 1200 bērnu no visiem Latvijas reģioniem. Latvijas Olimpiskā komiteja pēc saņemtajām atsauksmēm ir pārliecināta, ka nākamgad šis skaitlis noteikti pieaugs. Tomēr šobrīd dalībnieku daudzumu neviens neņemas prognozēt. Ja viņi grib, tad viņiem tas ir jādara ar prieku. Mērķtiecīgi, jā. Mums tādi ir reti, kuri negrib sportot. Edgars Barbaks, Sandrs Polis, LNT. Bet lielajā